Aizgājušo gadsimtu grāmatas reprezentējas kā unikāla kultūrvēsturiska vērtība. Rīgas Vēstures muzeja grāmatu krājumā glabājas priekšmeti, kas iespiesti un iesieti Rīgā 17. gadsimtā. Rīgas grāmatsēju šrāgas, jeb amatnieku organizāciju statūti. Dokuments iesiets melnā marokēnā. Tas ir Marokas kazādā, kas bija iecienīta Anglijā, greznota ar lapiņu zeltu. Zelta griezums, franču sējums. Karstpiedumas tehnikā iespiesta lielā klišeja ar Zviedrijas karaļa ģerboni. Apkārt filetī raksts. Centrā ovāls, tam reliefu veido ādas putekļu masa. Iesietas burnīcās no ļoti plāna pergamenta un papīra, kurā ir ūdenszīme, lilija un kronis. 1625. gadā Molīna tipogrāfija izdeva pēdējo Nikolausa Molīna iespiesto darbu. Rīgas mācītāja Hermaņa Samsoņa grāmatu krājumu trijos sējumos Himliša Šatkamera, debesu dārgumu krātuve. Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja krājumos glabājas īpaša titullapa, jo ir iespiesta divās krāsās, kas ir saprotami paredzēta greznuma iesējumam, un to kolekcionējis ir Antons Buholts, par ko liecina piederības zīme. Par papīra ražotāju un kvalitāti liecina ūdenszīme Lilija. Muzejs glabā Georga Manceļa sprediķu grāmatas Langevušta Letiša Postila ilgi gaidītais latviešu sprediķu krājums pirmo izdevumu. Grāmatu 1654. gadā iespiedis otrais Rīgas rātes tipogrāfs Gerhards Šrēders. Tās apjoms 1200 lapas puses. Klasiskajā sējumā pilnībā atsegta muguriņa, kas bija līmēta ar kaula līmi. Iesējumā ir pirmās daļas pēdējās lappuses. Atkārtoti otro iespiedumu izdeva 5. Rīgas pilsētas tipogrāfs Georgs Matijas Snellers un viņa vadītais apgāds Krāmu ielā. Muzeja grāmatas eksemplāra vāki ir gatavoti no divām šķelta ozola līmētām plāksnēm. Tās ir apvilktas ar brūnu teļātu. Pirmajā lapā ir bijis ieraksts: šī grāmata pieder un pašreiz vēl neatributēts paraksts, kā arī papīra ūdenszīme ar vāzi un ziediem. Šādi raksturīga vāze ar 3 neļķu ziediem bija Greifsvaldes papīrdzirnavām, un ziedi simbolizēja mīlestību. Pats lielākais Vilkena tipogrāfijas pasākums latviešu grāmatniecībā bija Bībeles izdošana. Bībeles latviešu tulkojumu gatavoja Ernsta Glika vadībā un sākās 1681. gadā. Bībele iesieta bieza koka vākos, kas apvilkti ar brūnu ādu, otram eksemplāram stūri apkalti. 2487 lapas puses, un tās sver nepilnus 4 kilogramus. Vairums zināmo Bībeles eksemplāru iesieti vienkārši, vairāk rūpējoties par iesējuma stiprumu. Šos vienkāršos iesējumus iespējams gatavojas tipogrāfijas iesējējs. 1685. gada Rīgas aptieku takse ir vienīgais pilnais eksemplārs Latvijā mūsu muzejā. Muzeja eksemplāram iesējums ir pārsiets un restaurēts. Var redzēt, ka lapas attīrītas un aizpildīti papīra zudumi. 1685. gada taksē minēti vairāk nekā 3000 ārstniecības līdzekļi, ko pazina un lietoja Rīgā pirms 300 gadiem. Redzam, ka tā laika farmaceita amata prasmē vajadzīga būt pamatīgai un daudzpusīgai. Aptiekāram pašam bija ne tikai jāpārzina dažādas ārstniecības līdzekļu kategorijas, bet arī jāprot pagatavot zāles, sākot no vienkāršām augu tējām līdz pat sarežģītiem pulveriem.